Un šajā mirklī es aicinu tev ieņemt ērtu stāvokli. Un tu vari apsēsties vai apgulties tā, lai tev ir ērti, komfortabli, patīkami. Un vēr acis ciet. Un sāc vērst visu savu uzmanību uz elpošanu, uz elpošanas procesu. Lai dziļi, mierīgi ieelpo. Un atslābinoši, relaksējoši izelpo. Turpini elpot un sāc atslābināties. Un es aicinu tev pavērot, kā ieelpā gaiss, kas ieplūst tev, ir nedaudz vēsāks. Un, kad tu to izelpo, tas ir nedaudz siltāks. Turpini elpot. Un šajā mirklī es aicinu tev sākt nedaudz tā kā palaist domas, skrejošo prātu. Un iespējams tev pa dienu bija daudz notikumu, daudz aktivitāšu. Un daudz ideju ir prātā. Bet šis ir brīdis tev. Šis brīdis ir, lai tu atlaistu visas domas, visas idejas. Un atļaut savam prātam kļūt pavisam brīvam, mierīgam, klusam. Un pat var iedomāties, iztēloties, kā tu izelpo domas. Un tas nekas, ka viņas atkal nāk, necīnies ar tām, tu vienkārši zini, kā ir izelptās, plūst no tevis ārā, plūst prom. Un tas var būt tādi kā mākoņi ienāk tavā laukā un atkal aizplūst. Un tu turpini elpot un atslābināties. Un šajā mirklī es aicinu tev atslābināt savu fizisko ķermeni. Atslābināt katru šūniņu fiziskajā ķermenī. Ļaujot visai spriedzēji, ja tāda ir tavā ķermenī, plūst prom. Ja kā viss tas, kas jau ir liekas un nokalpojis, kļūst tāds smagāks. Plūst lejup. Kā no galvas virsmas līdz pat kājām tāds maigs atslābuma vilnis pārņem tev un skalo no tevis prom visu to, kas ir liekas. Ar mīlestību un maigumu atslābinot tavu galvu. Kā atslābinās, relaksējās katrs muskulīts tavā sejā. Visa piera atslābinās muskuļo pa acīm. Atslābinās. Atslābinās žoklis un pat mēle. Un ar mīlestību un maigumu atslābinās tavs kakls, pleci un rokas visā to garumā. Un šis maigais, patīkamais atslābuma vilnis plūst pār tavam ķermenim, atslābinot arī krūškurvu, sirdi, tavu muguru, mugurkaulu un vēderu, visus iekšējos orgānus.
tas ir sajust, kā tavā ķermenī ieplūst tāds patīkams siltums. Un ar mīlestību un maigumu atslābinās arī tavi gurni, augššķildi, ceļi un apakššķildi, un pat pēdas atslābinās. Ļoti labi. Šajā mirklī es aicinu tevi uzlikt rokas uz sirds un veikt dziļu mierīgu ieelpu caur sirdi. Un izelpo uz leju caur ķermeni, caur kājām. Un atkal dziļi mierīgi ieelpu caur sirdi. Un izelpo caur ķermeni uz leju, caur kājām, it kā tu izelpot līdz pat zemes centram. Vēl vienu dziļu, mierīgi ieelpu caur sirdi un izelpu caur kājām uz leju. Un ar nākošo ieelpu es tev aicinu ieelpot no zemes centra caur pēdām līdz tavai sirdī. Un arī izelpu caur galvas virsmu uz augšu. Un ar nākošo ieelpu es aicinu tevi ieelpot caur galvas virsmu līdz sirdī. Un arī izelpu no tās sirds caur kājām uz leju, uz zemes centru. Un atkal ieelpu no zemes centra caur sirdi, caur galvas virsmu līdz visuma sirdī. Un ieelpu caur galvas virsmu līdz savai sirdī un izelpu uz zemi. Un kādu brīdi es aicinu tev šādi elpot. Attīrās tavs kanāls un stiprinās saikne ar zemi, sazemējums. Ļoti labi. Un šajā mirklī es izteikšu mūsu meditācijas nodomu. Šīs meditācijas nodoms ir atlaist visu to, kas jau ir liekas un nokalpojis. Un uzpildīties aktivizēt sevi enerģiju, kas kalpo tavam augstākajam labumam, laimei un labklājībai. Un lai šī enerģija rada tavu realitāti tādu, kāda ir viss harmoniskākā, visatbilstošākā priekš tevis, un kas kalpo tavai dvēselē pa tās attīstības ceļu. Un aicinu stāvam augstākajam es un tavam augstākajam es. Mūsu arķeņģeļiem, eņģeļiem, arceņģeļiem, tīpaši arceņģelim Gabrielam, arceņģelim Mihālam, arceņģelim Rafēlam, Dievmātei Marijai, Jēzum Kristum un citiem augšām celtiem skolotājiem un arceņģeļiem. Mūsu gaismas ģimenēm lūdzu atbalstu un vadību šīs meditācijas laikā. Un lūdzu, lai tikai un vienīgi 100% tīra gaismas enerģija nāk uz kontaktu un iedarbojas ar mums. Un visas citas enerģijas, kas ir mazākas par 100% tīru gaismu, mums pamat tagad. Un visas meditācijas laikā nestājas ar mums kontaktā. Šī meditācija ir pilnīgi droša, tu esi pilnīgā drošībā.
viss ir ideālā dievišķā kārtībā. Un šajā mirklī tu vari novietot rokas tā, kā tev ir ērti. Un mēs sāksim savu ceļojumu. Lai dzīve mierīgi ieelp un izelp. Un aicinu tevi iedomāties, ka tev priekšā ir kāpnes. Varbūt tu pat tās var saskatīt vai vienkārši zini, ka tās tur ir. Un tām ir 10 pakāpienu lejup. Un tu maigi un mierīgi sāc kāpt lejup. Pirmais pakāpiens. Ej lejup. Ej dziļāk. Otrs pakāpiens. Dodies lejup. Ej tuvāk sev. Pie savas taisnības. Pie savas patiesības. Pie sava centra. 3. Vēl viens solis lejup. 4. Dodies tādā apzinātā stāvoklī. Dziļāk. Tur, kur tu vari saņemt visas atbildes priekš sevis. 5. Ej dziļāk. Ej lejup. 6. Katrs tavs solis ir mierīgs un stabils. 7. Ej lejup. Ej dziļāk. 8. Jūties droši, mierīgi, pārliecināti un pasargāti. Tu ej dziļāk pie sevis. 9. Vēl dziļāk nekā iepriekš. Un 10. Un nu jau tu esi nonācis kāpņu apakšā. Un tavā priekšā ir durvis. Uz šīm durvīm ir rakstīts tavs vārds. Un īpašā vieta. Šīs durvis ir aizslēgtas. Tu zini, ka tev ir atslēga. Tev vienmēr ir atslēga. Tev vienmēr jau ir viss, lai atslēgtu durvis. Un tu ņem šo atslēgu un slēdz vaļā. Ļoti labi. Un varbūt pirmais, kas pavērs tādam skatam, ir izteikt gaismu. Tā ir tik skaista un aicinoša, un es aicinu tev spērt soli uz priekšu. Tā kā iznirst caur gaismai. Un nu jau tu atrodies kādā brīnišķīgā, skaistā vietā dabā. Pavēro, kā tur ir priekš tevis šobrīd. Vai tu spēj kaut ko saskatīt, varbūt sajust? Varbūt pat sādzirdēt vai sasmaržot. Pilnībā pieņem veidu, kā priekš tevis ir tur tagad.
Varbūt tā ir kāda vieta, kur tu kādreiz esi bijis. Vai tā ir kāda vieta, ko tu esi redzējis kādā bildē vai video, vai tā ir pilnīgi izfantazēta vieta. Tam nav nozīmes pilnībā pieņemt veidu, kā tas ir priekš tevis šodien. Un viss, ko tu sajūti, ir tas, ka šī vieta ir resurss priekš tevis. Atbalsts tev. Un iespējams tev tuvojās kāda gaismota būtne, kāds tēls. Un varbūt šī būtne tev tuvojās kādā sievietes vai vīrieša tēlā. Varbūt tas ir kāds dzīvnieks. Varbūt tā ir gaisma. Vai varbūt tā ir tikai sajūta. Un ja šajā mirklī tu arī nesaskati un nesajūti neko, arī tas ir labi un pieņemami. Zini, kad viņa ir šeit klātesoša, vai viņš. Un varbūt tev ienāk tāda silta, maiga sajūta, kas apliecina, ka šī būtne ir tavs pavadonis. Varbūt tas ir tavs augstākais es, kas ir tava gaismotā daļa, vai kāds cits tavs aspekts. Un tas, ko tu sajūti no šīs būtnes, ir, ka tā ir visu zinoša un visu mīloša un absolūti vieda. Un tā aicina tev doties uz priekšu. Un tavā priekšā izveidojās kā tāds ceļš vai taka. Vai tā ir sajūta par virzienu? Un tu dodies uz priekšu. Un iespējams tavs pavadonis tev sniedz tādu atbalsta sajūtu, pieņemšanu. Un tu dodies uz priekšu. Un dodies uz priekšu, un līdz jūs nonākat līdz kādam dārzam. Un tu pavēro, kāds tas ir. Vai šim dārzam apkārt ir kāds žogs? Vai tas ir vēžoga?
šajā dārzā ir kādi ziedi vai citi apstādījumi. Vai tas ir kartupeļlauks? Un es aicinu tev doties savā dārzā, pavērot, kā ir tur. Un dodies dziļāk un dziļāk savā dārzā, it kā uz dārza centru. Un šajā dārza centrā ir kāda vieta, kur ir tikko uzarta, apstrādāta zeme. Tāda sulīga, auglīga augsne. Šajā brīdī tavs pavadonis sniedz tev sēklas, un varbūt pie šīm sēklām ir kādi uzraksti. Kas tas ir? Tu vari pavērot, cik daudz ir šo sēklu. Un es tev aicinu ņemt pirmo, vai tā ir viena sēkla, vai ņemt to saujām. Varbūt vari sajust, saprast, izlasīt, kas tās ir pa sēklām. Un tad, kad tu sajūties gatavs, aicini šīs sēklas iesēt zemē. Un varbūt uz tām sēklām ir rakstīts pārpilnība. Un varbūt uz kādas no tām rakstīts mīlestība. Un varbūt veselība. Izaugsme. Attīstība, radošums. Gaisma. Pateicība un prieks. Vai vēl kas pavisam cits?
tu vari lūgt savam pavadonim. Dot vēl tās papildus sēklas, ko tu vēlēsi. Ko tu vēlies iesēt savā dārzā? Ko tu vēlies redzēt vairāk savā fiziskajā realitātē? Un tad, kad tu sajūti, ka šis process ir paveikts, es aicinu tevi palūkoties apkārt. Un varbūt tu kādā vietā savā dārzā pamanīji avotu. Avotu ūdens ir kristālisks cidrs. Tuvojies šim ūdenim. Un ja tev ir sajūta un vēlme, vari pasmelt no šī ūdens, pacerties, noskalot seju. Ļoti labi. Šādi noskalojot seju, spēj saskatīt vairāk. Sadzirdēt. Varbūt šajā avotā laistās kādas krāsas, nokrāsas, pavēro. Kādas tās ir priekš tevis šodien? Varbūt pat it kā varavīgs nolaistās. Šim avotu ūdenim ir spēja aktivizēt tevi enerģijas, kas ir atbilstošas un harmonisks priekš tevis šodien. Un tu vari pasmelt cik tev gribās. Un blakus avotam ir kāds trauks, ar kur tu vari iesmelt ūdeni. Un aplaistīt tikko iesētās sēklas.
Un šis avotu ūdens aktivizē katru sēkliņu. Un sākas dīkšanas process. Un ja tev kādā mirklī šajā brīdī nāk prātā vēl kas būtisks, ko tu vēlies iesēt, palūdz savam pavadonim sēkliņu un atkārto šo procesu. Un tavs nodoms ir izteikts. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, var apsēsties kaut kur savā dārzā un ar baudu atpūsties, relaksēties un vērot, kā aug un attīstās šīs iesētās sēklas. Un tu zini, ka tas ir process. Un ar katru dienu, ar katru stundu, tavā dzīvē vairāk un vairāk ienāk tās lietas, ko tu iesēji. Un jebkurā mirklī, kad tu sajūtīsi, ka tev vajag vēl kaut ko, tu varēsi šeit atgriezties un iesēt jaunu sēklu. Un ļaut, lai ar katru dienu, ar katru stundu, ko tu pavadi, tavā dzīvē ienāk vairāk gaismas, vairāk mīlestības un visa tā. Visa tā labā, ko tu iesēji, kas kalpo tam augstākajam labumam, laimei un labklājībai. Un iedomājies, vizualizēju, ka ir skaista saulaina diena, un tās dārzs tiek pielēts ar saules enerģiju. Un parādās arī kāds mākonīts virs tava dārza.
un maigs patīkams lietus veldzē tavu dārzu. Un šis lietus ir kā tāds dzidrs pieskāriens, aktivizējošs, radošs, ļaujot tev vēl vairāk attīstīties un augt. Rodot tev jaunas iespējas dzīvē, ļaujot tev saskatīt pašam savus talantus, savas spējas, un laikam ejot jau pirmie augi sāk nest augļus. Un tos var novākt un baudīt tos. Tas sniedz piepildījumu sajūtu. Un tu zini, ka tu vari. Tev sanāk. Tu esi vērtība. Un tu zini, ka tu šeit varēsi atgriezties jebkurā mirklī, ka tev tas būs vajadzīgs un nepieciešams. Un viss, kas tev ir jādara, ir jāļauj šim brīnumam ienākt tavā ikdienā, tavā dzīvē. Saskatīt tev skaisto novākt augļus un priecāties par tiem. Bet jau mums pakāpeniski ir laiks pienācis doties atpakaļ. Aicinu tev veikt dziļu, mierīgu ieelpu un izelpu. Un tās pavadonis tagad tev ar platu smaidu. Un jūs dodaties ārpus šī skaistā dārza. Var paskatīties vēlreiz uz to. Varbūt tas ir kļūst vēl krāšņāks, vēl piepildītāks, vēl skaistāks nekā tad, kad tu tajā ienāci.
tu vari sajust paplašinājumu sirdī. Ļoti labi. Un jūs dodaties atpakaļ pa šo ceļu vai taku, kur nonāc pie sava dārza. Un dodies atpakaļ šo skaisto vietu dabā, kur tu satiki savu pavadoni. Un es esmu milzīgi pateicīga tavam pavadonim un visām tām gaismas būtnēm, kas vadīja, kas piedalījās, kas bija klātesošas. Skaists mīlestības, pieņemšanas un pateicības vilnis pārņem tevi un to lauku ap tevi. Paplašinājums sirdī un apziņā. Pavada tevi. Un tu dodies atpakaļ uz durvīm, pa kurām šeit nonāc. Dodies ar durvīm savā priekšā, jo tu vari redzēt kāpnes, dodies pa kāpnēm augšup, un tās solis ir tāds pacelāts. Un varbūt ir tevī prieka sajūta un tāda vēlme doties, realizēt, vēlme baudīt šos augļus, vēlme piedzīvot šo brīnumu, šo maģiju savā dzīvē. Tāds prieks, veselums stāvoklis. Dodies augšu pa kāpnēm, un es skaitīšu no 1 līdz 5, un kad es būšu pie 5, aicināšu tev vērt tāds saļā, bet vēl nesteidzies. Dodies augšu. 1, vai dziļmierīgi ieelp un izelp. 2, var paaugstināt roku un kāju pirkstus. 3, sāc apzināties sevi šeit un tagad. Atpakaļ savā vietā, laikā un telpā. 4, un var ieskustināt plecus, aizies, un 5, te šeit, un tagad atpakaļ savā laikā, telpā un vietā, vēr vaļā acis, mēs esam atpakaļ. Sajūties, ka tu esi savā fiziskajā ķermenī. Izkusties tā, kā tev gribās izkustēties, tas ir izdarbīties ir ļoti patīkami pēc šāda piedzīvojuma, pēc šādas enerģijas. Pateicās. Un tu esi atpakaļ. Šīs ir meditācijas beigas.